Ziniet, man bišķi, nē, es neesmu menošs vīros. Es esmu pats par sevi. Labi, ejam doši. Tā, nu atnākuši kārtējie ciemiņi uz mūsu mīļoto mežotni. Eko ļoti skaisti. Divas jaunas. O, brālīca māsiņa, ja? Un kā brālīca sauc? Nu, saka, kā tev sauc? Andrejs. Nu, redz. Andrejs bija tas, ko Jēzus Kristus sazvēja. Un kā tev sauc? Sabīna. Var Sabīna tur nebija. Andrei viņš teica, pietiek zvejot, lai nāk pie tā Kristus, saproties, izdomājies, redz kā? Arī, kur šitais arī izvejos, ja? Nu, un te vēl viens tur iekšā, ai, cik jauki. Tur laikam vecmāma, un, nu jā, nu tos vārdu raksts jau. Pilns komplekts, vai ne? Nu, skaisti, lai jums veicās, un ja jums interesē man sekot, tad skatieties man YouTube kanālu, tā kā man būs laika, protams, es tikai varēšu ielikt Aivars Punk vienkārši, ja? Vai blogs Laucinieka blogspot. Labi. Tā, nu tad laimīgi ceļi jums te, uz to pilskalnu, vai ne? Tur būs augšā Zemgaļa pils, un blakus tiks apjauņot Luterāņu baznīca. Līdz 2017. gadam, jo tad ir 500 gadu Luteram, un viss būs okidoki. Un tiltiņš būs iekārts, nebūs jārāpo pa to kalnu. Nu, ejam par to gājēju tiltiņu, kurš uztaisīts pateicoties medotnieku iniciatīvai, pagasts padomas atbalstam, rajona padomas vai novada padomas, mežotnes pilī, nekustamiem īpašumiem un, nu, protams, viss es nezinu vai nekam konkrēti un kā, bet tātad tās tiltiņš uztaisīs. Nu, šitais te aplīts uztaisīs, lai pa apakšu varētu izbraukt cauri laivas. Nu, kā jau loģiska lieta, bet tūlīt es nokāpšu lejā. Jāpaciešās ir. Pasētieties. Nu, pagriezīšos apakaļ. Nu, kā jūs domājat? Vai te pa šitām trepītēm kāds invalīds var nokāpt vai uzkāpt? Vai ar invalīdu ratiņām var uzbraukt vai nokāpt? Protams, nevar. Tas ir viens. Un otrs. Nu, uznāk taču ziema, upa aizsals, tātad pirms tam tie pontoni tiek izvākt laukā, ja? Un tas nozīmē, ka pa ziemu pāri šeit nevar tikt, nu vienīgi, ka sasals ledus. Nu, kā veicās? Labi veicās. Tiešām? Nu, Dievs svētī, vai? Nopirkt nevar? Nē, ja tikai maziņas ķero rītu uz līdakam. Tā pavisam cita lieta, jā. Nu jā. Tātad loģiski prasās, kad vajadzētu būt pastāvīgam tiltum, bet vai uzreiz jābūvē milzīgs tilts, ja? Vai jābūvē tāds, kur vajadzīgi miljoni. Nu, šeit uz otrā pusē redziet tādu koku pudrīti, ja? Laikam jāiet skatīties tā, lai mazāk saules spīta iekšā, to es nezinu, kā te man tā padarīšana reaģē, jo jāuztais tā, lai, nu, tā bilde kāda, nu viņa ir tāda, viņa ir, labi. Bet tas aparāts ir labs. Čung. Es jau gribētu teikt, sing. Nu, kādā valodā katrs no tiem vārdiem ir, to jūs paši domājat. Nu, redziet, tātad tu ir tāds vieta, tā kā bišķīt augstāk vieta, kur vispār gandrīz neapplūst, ja? Palos, ja? Un otrā pusē tur arī kaut kas ir iespējams, ja? Nu, ja ne tādā vietā, tad citā vietā. Bet principā vajag blakus, ja? Nu, ir tāds projekts, tā doma, izvirzīt, ja, ka vajadzētu uzcelt tādu iekarināmo tiltiņu, vai ne, kurš stāvētu visu gadu, ja. Nu,
Nu, es domāju, ka to varētu izdarīt. Un te ir tāds ļoti aktīvi divi darba rūķi. Divi darba rūķi, jā. Par kuriem es pateikšu laikam bišķi vēlāk, jā. Tātad galvenais ir izvirzīt to ideju, jā. Tātad tie darba rūķi bija Anatolijs Kazačenko, Krievs pēc tautības, jā, bet latviešu patriots, un Uldis Dombrovskis. Bet nu ne jau viņi vien, protams, un tas viss notiek ar projektu padalīšanām un tādām lietām pašlaik tiek vākt tie līdzekļi, bet ne jau tam tiltam vēl. Par to tas tilts vēl ir nākotne tikai, tās ir tās ieceres gaišās, vai ne? Un kāpēc ir vajadzīgs tilts? Tilts ir vajadzīgs tāpēc pastāvīgs, lai cilvēki varētu vienmēr nokļūt, tur tālumā redzams mežots Pilskalns. Jā, nu viņš jau redzams nav, tāpēc, ka tur koki liels apaugums, bet, ka pieiet tuvāk un sāk kāpt, tad tur tā kāpšana ir diezgan krietna, jā. Nav viss tik vienkārši, jā. Un tālākais tā ir arī Mežotnes Luteriskā baznīca, kas pirms kāda tur bija, jā, un tur ir, protams, sabombardēts tika vai ne kara laikā, un tagad gan jumts ir uzlikts vai ne, bet baznīca vēl nav atjaunot. Nu, notiek kaut kāda atjaunošanas darbi, to tur organizē Rundāls novada vadība, kuras vadītājs Aivars Okmans, ļoti atsaucīgs cilvēks, jā. Un pašlaik Mežotnes draudz, vai ne, Luteriskā ir izdalīts telpas Viesturu pagastā, kurā notiek arī dievkalpojumi, vai ne. Nu, ne gluži kā baznīca, bet nu tomēr notiek. Jā, dievkalpojums vada Rolands Radziņš, jauns mācītājs, bet caur viņu, kad viņš runās pediķis, tad jūt, ka tu runā pats Kristus. Nu, lai nu tā būtu visiem mācītājiem, nu ne jau vienmēr tā izdodās, jā. Ne jau vienmēr tā izdodās, bet, nu, galvenais, ka runā Dieva vārds.